šodien mēs atklājam izstādi, kas saucās Ar acīm rakt nav grēks. Nu, lūk, un šīs izstādes, uzdevums ļoti vienkārši. Tātad latviešu tautas parunas, sakām vārdi, un tad mākslinieks izlaiž savu prizmu, kā viņš to redz. Tādu lūk, mēs tā esam. Nu, lūk, varbūt tagad vēl kādas 5, 6, 10 minūtes vēl mazliet iepazīstamies, un tad mēs gribētu sarīkot tādu interesantu lietu. To mēs arī dokumentēsim ar kameras palīdzību. Mēs dokumentēsim tādu lietu, kad pasniedzēji uzdos jautājumus, un students katrs mazliet noprezentēs savu darbu. Man bija katrai nelaimē laimīga galā. Tagad man ir radošas pārdomas, zinu, ko man vajag, un iespējams man ir nepieciešams 3 graudas brandavīns, un tas man ir jāaiznes uz galvniecību. Un varbūt viņi man sataisīs pamatu. Braucot uz šejieni, man bija ļoti liela interese, kā tas darbs izskatīsies tagad, kad ir pagājis kāds laiks. Un es biju tādā nelielā patīkamā satraukumā. Un tad es atbraucu uz šejieni un saprotu, tas galīgi nav tas, kā es to biju iztēlojusies. Un tas vēl bija šis problēmas ar darba, piestiprināšanu, nosādīšanu savā vietā. Un tad kaut kas ir nolūzis tam, kā man ir suvenīrs no tā. Un tad, tā tad būtu tā nelaime, un tagad es gaidu to laimīti galā, kas arī bija mans uzdevums, ko es gribēju kā attainot. Bet tas, ko es gribēju parādīt sajūtu, es gribēju parādīt, kāda, manuprāt, varētu izskatīties nelaime, un kāda varētu izskatīties laime pretīm nelaimei. Jā, šis darbs galīgi, mans uzdevums nebija veidot tādu kā ilustrāciju vai tādu uzskats materiālu, bet ir sajūtās, lai skatītājs, nostājoties pie tā darba, saprastu un ieraudzītu to nelaimi. Šī instalācija, es teiktu, ir cilvēks nav vientuļa sala, kaut gan pirmais nosaukums bija cilvēks otru mūžu nedzīvo. Man patīk tas, ka, pat ja tu jūties ļoti vientuļi, tad tu vari atcerēties, ka tu esi no kaut kurienes nācis, un tev tomēr saistas saites, kaut kādas cauri visam cilvēcei. Tā ir sērkociņa, protams, kur var saprast, ka impulsē cilvēkus ar tām sarknējām galviņām, un katram tomēr. Man gribētu skatīties to tā, ka tās divas saites ir vecāki, un pirmā doma bija tāda, ka tās būs trepes, kuras vedīs tā kā no dzimšanas līdz nāvei, bet tomēr tagad tās trepes ir tādas kā ļoti izārdītas, un viņas ir nevis vienā plaknē, bet veselās 3. Un tad var skatīties uz to, kā cilvēki tomēr kaut kā savā starpā sadzīvo. Un patiesībā taisot šo darbu, es jūtos kā tāds radītājs un ņem vērā to, ka kāds sērkociņš varbūt gribētu labāk būt kopā ar kādu konkrētu sērkociņu. Man patika, kā šis tēlais sērkociņš. Es noteikti vēlējos būt tā kā kādu likās īpašāks kā citi sērkociņi, kuri bija čupiņāti citiem sērkociņiem. Es veidoju 2 darbus. Viens ir necēla deguna mākoņos, un otrs ir pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā. Es vienmēr izlasīju to tekstu, esmu uztvērs ļoti burtiski, tāpēc tas ir pirmais, kas manā galvā ir parādījies. Ļoti burtiski deguna mākoņos un ļoti burtiski pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā. Darba procesa laikā es gribēju degunus veidot lielākus, veidot tos, nevis atliet. Materiāla trūkuma dēļ es tos atlēju, un cilvēkiem deguni tādā izmērā, kādā tie ir. Un šim darbam sākumā gribēju to atstāt vienkārši ar zīmuļa līniju. Un tad skolotājs teica, ka vajag kādu darbu, kas saskanētu ar Ingūnas realistisko Maksims maisi. Un tāpēc tas būs ļoti realistiski ar visu ausu sēru pirksta galviņu. Jā, sākumā bija plānots vismaz melnzeme vai dubļi, bet tā kā šeit apkārtnē melnzemes nevarēja atrast, tad bija jāiztiek ar to, kas bija. Tātad smiltis.
tad jūs varat redzēt, kas notiek ar meliem, ar tos pieķer. Kāja paslīd, un tu esi sūdvedrē. Ja pat akmens var viens otru atrast, tad man šeit dzīvē var notikt jebkas, un jebkuru var kaut kādu nejaušību pēc satikt. Man šeit akmeņi ir vienkārši lielisks piemērs tam, tā kā šim teicienam. Pēdējā laikā ir arī ļoti palikusi aktīva tā visa mūsu iepirkšanās kultūra, un tā kā tas ir jau par tādu tiešām kultu, man liekas, palicis, un tā kā lēnām jau ir nonācis līdz tam, ka zūd jau tā kvalitāte, un tāpēc man likās, ka tas ir ļoti atbilstoši mūsdienām štakām vārds nepērts kaķu maisā, un varbūt tieši arī asociācija ar to Maksimu. Gribētu teikt, ka varbūt daudz pienāk klāt viņam tā asociācija ar to traģēdiju, kas mums notika rudenī un tā, bet es to nebiju saistījis ar to. Es biju domājis tīri, kā, manuprāt, tā nav kvalitātes zīme. Šis logotips un šis vispār brēmēs kā tāds. Es pat vairs neatceros, kā es nonācu pie tā sakām vārdu. Man vienkārši tas bija uzreiz tā, jā, tas man ritīgi, kā ir mans. Es no sākuma biju domājis, ka es likšu nejauši, bet pēc tam sapratu, ka tomēr tās rozīgās, saldākās, vajag tomēr ielikt pie tām 7. Un tās pārējās ir arī kaut kādi ļaunprātīgi. Tas pārējais? Tas ir vienkārši tāds, kāds bija šeit apkārt. Es domāju, ka ir tā secība. Tā secība arī kā vairāk dekoratīva skatoties, kā izskatās pēc vizuāli. Es domāju, mūsdienās ir ļoti daudz cilvēku, kas cenšas izpausties ar apģērbu un tieši parādīt savu iekšējo būtību ar apģērbu un krāsām. Un, protams, nevienmēr tas sniedz to pareizo iespēju. Jā, manuprāt. Un tā kā dzenis ir krāsas un ļoti krāšņas putns, tas tieši. Un tad vai dzeni. Un ko vēl? Es izmantoju dažādus elementus, kuri arī laika gaitā ir noplīsuši, skrūves un tā. Es tā domāju, tas tā bižutērija, kur arī dažreiz cilvēki pārspīlē ar bižutēriju, un tomēr ir kā mazas rūsainas skrūvītes. Tā.